Mirga. Tu nu gan esi? Kāda esi? Izaugusi. Paldies, ka pateici. Pati nemaz nebija pamanījusi. Pa 1 gadu un kļuvusi skaista. Ak tā? Man var ticēt droši. Gočen, kāpēc tev tik skumīgs acis? Varbūt tas iemīlējusies? Tad dažreiz uznāk baigās skumjas, sevišķi sākumā. Tev tā ir bijis? Dažreiz. Bet es tam ātri tiek pāri. Meitenēm tas ir mazliet savādāk. Viņas tikmēr nopūšas, kamēr izpūš pēdējo pūtienu. Es nevienu dēļ netaisos mirt. Ļoti labi. Čaļiem tas būtu baigais zaudējums. Zini ko? Pasaka man, kurš tas ir, un es uzaicināšu arī viņu. Kur uzaicinās? Uz Jāņa dzimumdienas ballīti. Viņš paliek 21 gadu vecs, tātad pilngadīgs pēc vecās mātes, pardon, Ulmaņa laika likumiem. Tāpēc es arī atbraucu. Gribēju uzaicināt arī tevi. Nē. Var jau arī tavu čāli. Nē. Var arī bez viņa. Es neiešu. Tev būs baigā piekrišana. Mēs Nārbuļu godos nekad neesam gājuši. Pats zini, kāpēc. Un pēc tā, ko tu manā un uzlabā, es... Un kāpēc tad Dūva pats nebrauc? Un tāpēc, ka es braucu ar motociklu. Paņemsim. Slušaj. Sveiki, mamma! Un krustmeita arī jau brūtas gados. Nu, nāciet iekšā. Jā, Albert, nav nekāds. Nē, nekādu. Zilniece solīja, ka atgriezīsies. Nu, vai tu zilniecei tici, vai? Ja es neticēšu, ka viņš atgriezīsies, kas tad ticēs? Nāciet. Sveika! Nu, mīļo meit, mīļo meit. Nu, sveikas manas bērnes. Nenospiediet. Vai ir nu gan izaugušas manas mazmeitas lielas un smukas? Nu, rēti satiekamies, tāpēc redz. Kad katru dienu tepat, tad jau neman. Ai, ko pa ciemiem izskraidīsies? Mēs uz vienu zirgu esam palikuši. Jā. Un tas nabaks, ka pa dienu nosrādājies vagā, tad vakarā vairs pa ciemiem negribas šo dzīti. Labi, kad Liepa mums uzdāvināja otru, tad kaut kā izgrozīsimies, labs ērzels. Nu, dābolu tak nošautajā naktī, kad lidiņu Sibīriju izveda. Ai, labi, ka paspējām aizbēgt uz līču pļavām. Nabaga lidiņu. Kā viņi tur tagad? Jā, nu to laikam mēs nekad neuzzinās. Klusa. Tagad droši vien vēl sals un sniegla.
prāts neņem pretī. Te paliek pilna klēts, kūts un pagrabs, un tur varbūt nav ko mutē likt. Napagalvos. Es katru vakaru noraugu. Ai, dzīvīte, dzīvīte. Nu, nāk, Iesim, ja? Ejam. Ej nomazgā kājas. Jaunā kleita ir uz krēslas, izgludināju. Es nekur nebraukšu. Drīz Edgars būs klāt, aizvedīs tevi uz Nārbuļiem. Tu tur satiks Ūvi, kas par tevi liekas nezinis. Es par viņu arī. Ar kazām es pats tikšu galā. Tagad es teikšu savā mūžā garāko un svarīgāko runu. Mani mīļie, manas meitas, lai Dievs tev klāt lidiņai saltējos Sibīrijas plašumos, mani znoti, mani mazbērni, mana vienīgā vedekla Ieva. Lai kā mums gājis, gados pēc mana vīra Jēkaba nāves un arī mana dēla Jūra pāragrās nāves, tu man esi vienmēr bijusi blakus kā baltās, tā nebaltās dienās. Kalps gribēja. Abām mēs šo māju esam Skaidrs, ka kalps. turējušas un godam noturējušas līdz brīdim, kamēr pilngadību sasniedz šo māju īstenais mantinieks. Tā bija Jēkaba griba, ka Nārbuļi nav dalāmi un arī mana. Jānis ir pierādījis, ka var vadīt un valdīt māju pat juku laikos. Uve, Edgar, mācieties savās augstajās skolās. Tiks jums dota nauda, atbalsts, kamēr nostāsties uz kājām. Un tagad pats galvenais. Jānīt, nāc šur. Te nu ir zemes un mājas dokumenti uz tava vārda. Manām dāvinājumam pievienojas māte ar savu daļu, brāļi ar savu, kas bija viņu mantojums no tēva. Ņem un saimnieko. Un tā tagad turpmāk tava vieta. Lai Dievs stāv tev klāt. Paldies. Bet papīri... Nezinu. Galvenais, ka Nārbuļos man ir ko darīt, un citur es nemaz negribu. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Un vēlreiz sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Tik klips jau viņš nav, lai nevarētu sīju dabūt. Es par Albertu, ja viņš būtu.
Nu, labi. Tikai atceries, smagums ir Dieva dāvana. Neiedomājies, ka tas ir tavs nopelns. Sevi vajag pazīt, bet mīlēt citus cilvēkus. Un kā? Es jau mīlu tevi, mammu. Tēti taču es nevaru mīlēt, vai tad es viņu maz esmu redzējusi. Un nu viņa tik vien kā harmonikas. Klau, vecumā, es domāju, ka es varētu iemācīties spēlēt. Tad es varētu staigāt apkārt pa godiem, kā muzikants, un varbūt kaut ko nopelnīt. Ko? Nu, man jāiet. Nevajadzēja tev tā steigties liktenim pretī. Tāpat jau garām nepaiet. Tevi gaida. Kāpēc ne pie viesiem? Nav jau mana dzimšanas diena. Mums taču pats piekrīt, ka mēs mājas dāvinam Jānim. Labi, lai jau saimnieku. Ko, Edgars? Lielais dejotājs. Laikam aizbrauc pakaļ mirgā. Kas viņu ielūd? Es taču tev teicu, ka es nevaru. Vienu pienīti. Edgar, tagad tava kārta ar mani šī brete. Ūvem jau uzprasījos, citādi jūs neprotat. Pieklājība prasa māsītes izdancināt. Jā, un tu nekur nesprūks tagad. Tev ar mani jādejo. Es ceru, ka vietējām meitenēm nekas nebūs pretī. Jā, beidzot viņi ir īsti kavalieri, nevis puikas. Nevar jau arī zināt, kad būs nākamā reize ejā. Varbūt, kad Edgaram būs 21. Nē, tad balvas nebūs, jo ārboju saimnieku kārtā tad neviens netiks celts. Bet iesvētības? Jā. Jūs varētu visi 3 brāļi iesvētīties vienā dienā un atkal sarīkot balli. Bet tad būs, mani Ulf būs pārāk ilgi jāgaida, un tad jau es būšu vecamēji ejam. Vai jaunas sievas? Jā. Apsveic savu dzimšanas dienā. Daudz laimes. Laimes. Paldies. Tev daudz viesu. Jā. Es tev ieliešu vīnu. Tu neizskaties tik laimīgs, kādam tev šodien vajadzētu būt. Tādēļ es dzeru par to, lai tu būtu laimīgs. Virga, tu tiešām domā, ka es kādreiz varētu būt laimīgs? Protams. Šaubies. Man taču tā nelaime ir kāju. Es tev vēlu tikai labu. Tava kāja taču tev nav nekāds trūkums. Tev jājūtas kā visiem citiem. Tev ir jādejo. Ja tu vari darīt visas citas darbus, kāpēc tu nevari dejot, ko ejam? Es neprotu, es nekad neesmu dejojis. Es tev iemācīšu šībērs, te būtu nav grūta deja. Iecti roku, viss būs labi. Un galvenais ir ieturēt rītu. Un tagad šļūkām. Ļoti labi. Jānis dejo. Ārpus, kas tam skutim ir izdevies? Jās taču vēl nekad nav dejojis. Bet tu redzi?
meitēm, kas piedabūjas mūsu Jāņa Līgu? Es nezinu. Liega no kaimiņu mājām. Zilēts un burvs skuķi. Nezinu, kas viņu te aicinājis. Varbūt viņai arī piemīt kādas īpašas spējas, ka piedabūs Jāņa dejot. Tu esi vienreizēji, kādu to dabūji gatavu? Es esmu burvis meita. Tu zini, uz manā sāk iedarboties tavs burvestības. Es pat ticu, ka tu proti burt. Es gribu dejot. Tu gribi dejot? Tad tev būs dejot. Tu nu gan man pamatīgi iegāzi. Pats nesaprotu, kā piekrita ar tevi iedejot. Vai tas bija tik briesmīgi? Nē, ar tevi ne. Bet, kad tu mani pameti māsicām, lai saplos man gabalos. Priecājies, tev ir liela piekrišana. Tev pašai ir liela piekrišana. Bet man gribēju, ka tu taču saproti, ka es nekad nevarēšu labi dejot. Jo es pieredzu visu darīt labi, un ja nesanāk labi, tad nevajag nemaz. Es bieži vakaros klausos, kā tu spēlē, bet šovasar mazāk. Vairs nav laika. Agrāk Alberts saimniekoja, tagad man par visu jādomā. Jādara. Jāatbild. Tikai, kad spīd pilnmēnesis. Es nevaru gulēt. Kāpēc? Es nekad nevienam to neesmu teicis. Man ir bail. Man liekas, ka tūlīt kaut kas notiks. Un es gaidu. Nesagaidu. Tad paliek drausmīgi skumji. Un tad tu sāc spēlēt, un tavs melodijas ir skumjas. Zini, man mājās ir harmonikas, un es viņas neprotu spēlēt. Varbūt es varētu nākt pie tevis, un tu man varētu ierādīt, kā to dara. Kaut vai šovakar? Nē, nu, šovakar nebūs īstā reize. Vai jūs varētu lūdzu uzsaukt dāmu deju? Priekš jums, protams. Dāmu deja! Uve? Ja es nebūtu tevi uzlūgusi, tu būtu vienīgais palicis, ar kuru es šovakar neesmu dejojis. Protams, Jāni, jau tu visiem izstādīji par apsmīgu. Uve? Es jau neesmu tik labs ballīšu dejotājs, kā mans brālītis Edgars. Ar viņu jau tev sapas vislabāk, ko? Klausies, būtu vismaz atvainojies. Pats atvainojies. Kājas nostāvēt, nāc dejot. Klops, ja tev kas nepatīk, šālīt lasies. Vecīt atvaino mani brāli. Tūva nāc malā. Es negribu, lai manā dzimšanas dienā sāk kauties. Vai viņš kaut? Likt viņu mierā. Tu jau esi tas saimnieks un noteicējs. Jūs man visi esat līdz kakām.
Nu, nedusmojies. Tāds viņš ir mans mazais brālis. Nāc, sēdies. Brauksim atpakaļ. Man neprātā nenāk ķirkšķa dancinātais, tev tikai riteņu kāja nemaz nav. Kājām es tev nebūtu panācis. Un nevajag, liec tu mani mierā. Lirkšķa dancinātais. Baigos biceps es uztrenējis, brāļu. Ko tev vajag? Gribu palīdzēt? Baidos, ka līdz ziemai galā netiks. Tu nāc palīgā izcelt akmeni. Viens nevarēja, ja? Vairs jau daudz nav palicis. Līdz krūmiem, tad viens pūtiens un arī aizrakšos līdz upītei. Vai arī ņemt gūstekņus palīgā? Gūstekņi ir vajadzīgi Jānim, un man viņi krīt uz nerviem. Pasties, kā viņi nobarojušies, un tā liekas, savu mūžu nav tik labi ēduši. Un negribu runāt latviski, nu kaut kā izstiepies tīkšu prātu. Lai mēs runājot krieviski. Un Fomā ar Jadvigu mēģina runāt poliski. Nu kāda vēlna pēc viņam tā poļu valoda ir vajadzīga? Tu zini, man vienalga. Ja strādā, vai gūsteknis, vai līgts, kalps, vienalga kāda šķirba. Tur būs rudens, es aizbraukšu uz Rīgu, tu uz ģimnāziju. Kas te un kā? Lai Jānis, māju saimnieks. Tev mazliet kremt? Nē, nemaz. Es negribu lauka darbus darīt. Karšu arī vēl. Mēs varētu aizlaist uz Ameriku pie onkuļa. Nu ne jau pavisam tā uz vienu vasaru. Tā būtu štēle. Bet kamēr karš, rokam tepat varbūt izapikšamies līdz Amerikai. Nu, gods, Čern, es nesaprotu. Nu, ko tu te plēsies? Tev to brāli tik ļoti vajag? Vispār jā. Alberts tā bija iecerējis. Un tu viņam par godu tā pieminekli, ja? Mammai par patikšanu. Vispār, ja es vai tu, vai Jānis būtu pazuduši, man liekas, māte tā nepārdzīvot. Nu, varbūt. Bet tu neņem ļaunā. Tāda ir tā mīlestība. Tu vispār zini, kas ir mīlestība? Nu, piemēram, tev ar Noru bija mīlestība. Laikam jau nebija viss. Man pat kauns, ka es viņu tik reti atceros. Bet ja mīlestība, tad tāda tā kā mammai, kur beidzas nost un dziest ārā, un neviens nevar palīdzēt. Svētdien zaļumbālu laižam? Nedomāju, ka tur būs foršas meitenes. Nu, kā zini, ja tu nebrauc, es aizvadīšu mirgu. Tu zini, kur es to atradu? Nezinu. Goda vārds nezinu. Es pats to meklēju. Mētājās pie ceļa. Mājās vairs nav kārtības. Kur ir brāļi, kāpēc viņi neiet uz pirti atdzisīs? Laikam grib pabeigt raktu grāvi. Labi. Ir jau labi, ka Uvi sācis rakt. Tas vēl bija Alberta nodoms. Aiziet piemet kādu pagalu.
Ух ты! Тебе чего? Ты кто такая? Ишь, какая нос задрала. Nesaprot? Nesaprot. Kāpēc man jāsaprot, ja tu vērvelē svešā mēlē? Nesaprot. А что это ты одна ходишь, а? Вечером? Nesaprot. Вот сейчас возьму в плен. Красивых девушек всегда в плен берут. Nesaprot. Sveiks! Tu solīji man pamācīt harmonikas, un es dzirdēju, ka tu spēlē. Domāju, sestdienas vakars tev varētu būt brīvs. Tu vienmēr vari nākt pilnēnes laikā. Es tad spēlēju visu nakti. Bet tev jau nāk miegs, vai ne? Nu, ja nav ko darīt, tad nāk, bet ja varētu spēlēt. Ar šīm nekāda spēlēšana nesanāks. Kā? Saplīsušas. Kā tā? Kā tas var būt? Es viņas tikko izvilku no vecās mātes lādes. Nezinu. Varbūt pirms tam dabūjušas mitrumu. Nē, nu, ja nesanāk, tad jābāž būs atpakaļ lādē. Nu, tā laikam būs gan. Jā. Bet es tev varētu iemācīt spēlēt akordeonu. Nu, ja tu gribi. Varētu. Jāni, nāk vakariņās. Tūlīt! Nāc tu ar. Nē, man neaicināja. Nu, mamma tev vienkārši neredzēja, bet es tev uzaicinu. Nu, smērē dūšīgi to sviestu. Garšīgi, ka tā kūst uz karstas maizes. Vai man jau gan tas traknais vairs nepatīk, es labāk bez piena. Mirga atnāca ar harmonikām. Ieraudzīju uz tām NK un Mans atcerējos. NK Nikolaus Kalnu vēvers. Mūsu mežstrādnieks. Kad es vēl biju mazs. Viņš vakaros spēlēja. Es viņam klausījos kā noburts. Solījās iemācīt. No tā laika arī sapņoju par harmonikām, kamēr vecmāmiņa viņu uzdāvināja akordeonu. Mans tēvs strādāja Nārbaļos. Viņš palīdzēja puiku tēvam Jurim gāzt baļus jaunajā klētī. Nu, pa vakariem spēlēja harmonikas. Kāpēc viņš negāja uz mājām? Man liekas, viņam nemaz mājas nebija. Un tevis arī nemaz nebija. Viņi nebija vēl precējušies ar tavu māti, tikai cerējās. Nu, tad kādu naktī notika tā nelaime ar Juri. Kādu? Paldies. Nebūs. Es tikpat kā neko nezinu par savu tēvu. Vecmāmiņa ar mammu negrib stāstīt, un, kad pavaicāju, tad izvairās. Kāpēc? Un vecmāmiņa arī negribēja, ka es ņemu harmonikas. Mirga grib, lai es pamācu spēlēt harmonikas. Tās ir beigtas. Daudz kas ir beigts. Un tur nekā nevar darīt. Paldies. Tas nekas. Es mācīšu akordeonu. Ir jau labi, ka jūs rokat, bet nemociet sevi nost. Nu, ēdiet, sēdieties. Nu, beidziet daudzīties. Kas vēl tur tūznas? Nu, taču sasmērieši ar krējumu, tas labi dzirdē. Nu. Tā jau ir ar baltām, maigām rociņām. Tā meitene ir atnākusi, Mirga. Redzēju. Kur viņa ir? Jānis viņai mācīšot spēlēt. Un kāpēc tu man to saki? Kāda man tur daļa?
Kāpēc tu domā, ka mamma ar tevi runā? Varbūt viņa man to saka? Tiešām, kāpēc tu ērcinies? Jā. Es esmu mierīgs. Mierīgs un es ēdu. Labi, labi. Tu ēd. Tu man tagad pēc notīm mācīs spēlēt? Nē, man nošu nemaz nav. Es pats iemācījos pēc izjūtas. Nu, skaties. Tās melnās, tās ir basa pogas. Un spēlē melodiju ar visiem 5 pirkstiem. Un piebasē ar 2. Nu, skaties, redz, piebasē. Jāni, uzspēlē labāk kaut ko jauku. Tu vēl neguli? Ai, ko tu sagulēsi? Viņa tagad nāks un nāks. Vienā dienā taču nevar iemācīties spēlēt. Un kāpēc viņai vispār jāmācās? Viņai nav akordiona, nekad nebūs. Es domāju, tas ir tikai iegansts. Man liekas, viņam tā meitene patīk. Citreiz pa visu dienu viņš tik daudz vārdu neizrunā, kā šodien vienā paņēmienā. Vai taisnība, ka viņa dzimšanas dienā Jānis dancināja ko? Nezinu. Klāt nebija, bet Berts meitenes pēc tam mēļoja. Tā viņai nevajadzēja darīt. Jā. Kāpēc? Tas ir Enijas pirksts, ka tas skuķis sācis te vazāties. Nu, vai tad pati? Man liekas, ka mums Edgars viņu uzaicināja un domājams tagad Jānis. Es nezinu, es šodien viņu vēroju un man tīri labi tā meitene patīk. Tikai tas vārds gan tāds jancīgs. Mirga. Jā, nu tagad, kamēr smuka, tikmēr jau mirgo, bet viņi tak vienreiz būs veči. Nu, un kā tad? Vecā mirga. Nu, ko lai dara? Nu, ko bērns lai dara, ja māte tādu vārdu ielikusi? Nu, un mūsu Ūve. Nu, kas tad tas par vārdu? Ūve. Ai, vai tad man kāds klausīja? Es, kad Ūvu gaidīju, lasīju kādu ziemeļnieku romānu, tur bija tāds vārds. Man iepatikās. Juris arī nekā neteica. Jurim bija pilnīgi vienalga, ko tu dari un domā. Viņam pat par bērniem nebija nekāda prieka. Vai nē. Es tev neko nepārmetu. Mums ar Jākabu nevajadzēja liekt Jurim ar Eniju precēties, bet Jākabs tev bija noskatījis. Un es piekritu. Un Dievs par to mūs ir sodījis. Un par ko tika sodīt es? Un tagad Alberts. Es Enijas vārdu pirmo reizi izdzirdēju kāznaktī. Mīļā Ieva, nu mēs tik daudz par to jau esam runājuši. Es zinu. Nu cik 22 gadus pietiek. Es tikai gribēju tev teikt, ja kāds no taviem dēliem uzkarsīs uz to meiteni, lai viņš to dabū. Nestājies ceļā. Nu tā rodas viss nelaimes. Un ne no Enijas lāstiem? Nu, ko Enija tikpat žiperīgs skuķis bija, kā tagad mirga. Nebūtu mēs viņai pārnodarījuši. Juris būtu dzīvsī. Enija nesliktāka sieva kā pārējās. Mīlēja pārāk stipri, tur tā vaina. Tomēr aprecēja citu. Niklaus, tas jau bija tikai iegāns, lai kaitinātu Juri. Bet vairs nevajadzēja tad pazuda. Nē. Nepazuda. Tajā naktī, kad Rīja nodega, tur iekšā bija Enija.
Un man likās, ka es redzu Juri pakāršos. Es tikai vēlāk sapratu, ka tas bija Niklaus. Viņš sadega Rijā. Un visus šos gadus ne vārda. Mēs ar Albertu pārunājām. Es tikko biju uz degošās Rijas jumta. Pilnmēnesis naktīs es bieži to redzu. Nezinu, īstenībā vai sapnī. Nebūtu tu man izglābus, es būtu nokritis. Kā mēs varētu no tā atbrīvoties? Mēs varētu spēlēt, sarunāties. Es tev nopirkšu akordeonu. Nē, es tādu dāvanu nevaru pieņemt. Māma man nositīs. Vai tad viņa ir tik briesmīga? Nē, nu, to es tikai tā saku, bet viņa būtu dusmīga. Nē, es tādu dāvanu nepieņemšu. Bet tā nebūtu liela dāvana. Nu, man pašam ir vajadzīgs kārtīgs instruments, un vācu kareivi tagad 32 basu Westmilleru pārdot par gabalu žāvēt speķi. Un šo dabūtu tu. Nu, nē, ka es tev saku, nē. Un ko tev vecmāmiņa teiktu? Dāvināt tālāk, dāvināt nedrīkst. Un, ja nav pārāk dārgi, mēs pašas ar mammu varam no vācu zaldātiem nopirkt. Bet jums jau nav speķi? A, kā tu to zini? Mamma, nekas nesanāk. Jānis saka, ka harmonikas esot beigtas. Par žāvētu gaļas gabalu mēs varētu no vācu zaldātiem dabūt jaunu akordeonu. Gan jau, tos tēvs labi spēlēs arī tu. Mamma, tēvs tev mīlēja? Ko mani? Tevi viņš maz redzēja. Kāpēc? Viņš bija blandonīgs? Nē. Es viņu aizdzinu, jo mīlēt varēja tikai vienu, un tas nebija Niklaus. Kā, kur tad tēvs palika? Viņi abi aizgāja. Jo ja kāds mani iemīl, tad viņš nespēja vairs bez manis dzīvot. Un tāpēc es baidos ar vēl kādu saistīties.
Tev nevajadzēja ļaut, ka Mirga izvilktās sērmoņīgas dienas gaismā un sāk čīgāt. Ja tik ilgi bija gulējis noslēpumā, tām noslēpumā bija jāpaliek. Katram savu dziesmu jānodzied un savu spēli jānospēlē. Tad kāpēc tu palīdzi? Tikai tik, cik liktās lēmes. Sveiki jūs mājās, kur Mirga? Iekšā. Viņa grācijās ar mani braukt uz zaļumballi. Ej, pras pašai. Tu vēl neesi kārtībā? Vai es tev ko solīju? Nu, es tā sapratu. Būs pārpratis. Nu, labi. Un tad klausies. Vai cienījamā Mirgas Jaunkundze nebūtu tik laipna un nepagodinātu man necilo personību ar savu klātbūtni uz manu motociklu un man līdzās zaļumbalē? Nē, es nevaru. Man ērkšķogas rokas saskrāpējušas, redzi? Es nekur tādu nevaru rādīties. Nu, nekāda vaina. Skaistas rokas. Diez vai maigas. Vēl nav. Pagaidām. Nu, pasteidzies. Es nevaru, man māma kleitu skapī ieslēgusi. Redz, kur viņi ir. Tu esi blēdi. Tev laikam patīk, lai es dikti lūdzos. Nē. Es nezinu, kas to te nolicis. Nu, vai gaidīt? Kā zini? Viņa nenāks. Edgars viņu aizved uz zaļumballi. Uz bakstīšanos pa krūmiem. Nē, kāpēc? Ir jau arī deju grīda un orķepestris spēlē. Tu mājās nāksi? Nē. Smaržīgs vakars. Mājas ir uz otru pusi! Tālāk iesim kājām, lai tavu vecmāmu neuzmodinātu. Un māma drīkst? Vecmāma nesūdzas, to es zinu pēc savējās. Ja viņu uzmodina no rīta, tad viņa pēc tam vairs nevar aizmigt. Bet mamma... Varbūt vienkārši nesaka. Un ko tu man nesaki? Tu gribētu, lai manā vietā būtu kāds cits. Es tev laikam lieku uz briesmīgu muļķi, vai ne?
Nē, tas ir lieliski, bet nu, tas nu gan ir pēdējais stulbens, kurš liek raudāt tādai meitenei kā tu. Pacenties viņu aizmirst. Nu, pasmaid mazliet. Es drīz braukšu uz Rīgu, un es negribētu tev atcerēties tādu raudošu. Nu, mazliet viņa. Nu, mazliet. Nu, vēl mazliet. Nu, gandrīz jau bija. Nu, vēl mazliet. Nu, pasmaid. Tas stulbens tev ir to teicis? Labrīt! Rīts ir labs, tik kāds es teicējis. Kas tu pa strādātāju būs, ka visu nakti apkārt noblandījies? Es tūlīt, brālīt. Es tūlīt. Es vēl tikai uz ateju.
Mirga. Tu nu gan esi. Kāda esi? Izaugusi. Paldies, ka pateici. Pati nemaz nebija pamanījusi. Pa 1 gadu un kļuvusi skaista. Ak tā? Man var ticēt droši. Gočen, kāpēc tev tu skumīgs acis? Varbūt tas iemīlējusies? Tad dažreiz uznāk baigās skumjas, sevišķi sākumā. Tev tā ir bijis? Dažreiz. Bet es tam ātri tiek pāri. Meitenēm tas ir mazliet savādāk. Viņas tikmēr nopūšas, kamēr izpūš pēdējo pūtienu. Es nevienu dēļ netaisos mirt. Ļoti labi. Čaļiem tas būtu baigais zaudējums. Zini ko? Pasaka man, kurš tas ir, un es uzaicināšu arī viņu. Kur uzaicinās? Uz Jāņa dzimumdienas ballīti. Viņš paliek 21 gadu vecs, tātad pilngadīgs pēc vecās mātes pardon Ulmaņa laika likumiem. Tāpēc es arī atbraucu. Gribēju uzaicināt arī tevi. Nē. Var jau arī tavu čāli. Nē. Var arī bez viņa. Es neiešu. Tev būs baigā piekrišana. Mēs Nārbuļu godos nekad neesam gājuši. Pats zini, kāpēc. Pēc tā, ko tu manā un uzlabājies. Un kāpēc tad Dūva pats nebrauc? Tāpēc, ka es braucu ar motociklu. Sveiki, mamma! Un krustmeita arī jau brūtas gados. Nu, nāciet iekšā. Ieva un Alberta nav nekādas. Nē, nekādu. Zilnieci solīja, ka atgriezīsies. Nu, vai tu zilniecēm tici, vai? Ja es neticēšu, ka viņš atgriezīsies, kas tad ticēs? Nāciet. Nē, tas ir tā, nu katrā vakarā mājas. Viņa jāizrunā. Tā, paldies! Nu, mīļo meit, mīļo meit. Nu, sveikas manas bēles. Nenospiediet. Vai ir nu gan izaugušas manas mazmeitas lielas un smukas? Nu, rēti satiekamies tāpēc reiz. Kad katru dienu tepat, tad jau neman. Ai, ko pa ciemiem izskraidīsies? Mēs uz vienu zirgu esam palikuši. Jā. Un tas nabaks, kā pa dienu nosrādājies vagā, tad vakarā vairs pa ciemiem negribas šo dzīti. Labi, kad Liepa mums uzdāvināja otru, tad kaut kā izgrozīsimies labsērzels. Nu, dābota, ka nošautajā naktī, kad lidiņu Sibīriju izveda. Ai, labi, ka paspējām aizbēgt uz līču pļavām. Nabaga lidiņu. Kā viņi ir tagad? Jā, no to laikam mēs nekad neuzzinās. Saku. Tagad droši vien vēl sals un sniega.
Prāts neņem pretī, te paliek pilna klēts, kūts un pagrabs, un tur varbūt nav ko mutē likt. Napagalvos. Es katru vakaru noraugu. Ai, dzīvīte, dzīvīte. Nu, iesim, ja? Ejam. Ej nomazgā kājas. Jaunāka leita ir uz krēslas, izgludināju. Es nekur nebraukšu. Drīz Edgars būs klāt, aizvedīs tevi uz Nārbuļiem. Tu tur satiksi Ūvi, kas par tevi liekas nezinis. Es par viņu arī. Ar kazām es pats tikšu galā. Tagad es teikšu savā mūžā garāko un svarīgāko runu. Mani mīļie, manas meitas, lai Dievs stāv klāt lidiņai saltējos Sibīrijas plašumos, mani znoti, mani mazbērni, mana vienīgā vedekla Ieva. Lai kā mums gājis, gados pēc mana vīra Jēkaba nāves un arī mana dēla Jūra pāragrās nāves, tu man esi vienmēr bijusi blakus kā baltās tā nebaltās dienās. Kalps gribēja. Abām mēs šo māju esam turējušas un godam noturējušas līdz brīdim, kamēr pilngadību sasniedz šo māju īstenais mantinieks. Tā bija Jēkaba griba, ka Nārbuļi nav dalāmi un arī mana. Jānis ir pierādījis, ka var vadīt un valdīt māju pat juku laikos. Uve, Edgar, mācieties savās augstajās skolās. Tiks jums dota nauda, atbalsts, kamēr nostāsties uz kājām. Un tagad pats galvenais. Jānīt, nāc šur. Te nu ir zemes un mājas dokumenti uz tava vārda. Manām dāvinājumam pievienojas māte ar savu daļu, brāļi ar savu, kas bija viņu mantojums no tēva. Ņem un saimnieko. Un tā tagad turpmāk tava vieta. Lai Dievs stāv tev klāt. Paldies. Bet papīri... Nezinu. Galvenais, ka Nārbuļos man ir ko darīt, un citur es nemaz negribu. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Un vēlreiz sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Nu, tik klips jau viņš nav, lai nevarētu siju dabūt. Es par Albertu, ja viņš būtu.
Nu, labi, labi. Tikai atceries, smukums ir Dieva dāvana. Neiedomājies, ka tas ir tavs nopelns. Sevi vajag pazīt, bet mīlēt citus cilvēkus. Kā? Es jau mīlu tevi, mammu. Tēti taču es nevaru mīlēt, vai tad es viņu maz esmu redzējusi. Nu, viņa tik vien kā harmonikas. Klau, vecumā, es domāju, ka es varētu iemācīties spēlēt. Tad es varētu staigāt apkārt pa godiem, kā muzikants, un varbūt kaut ko nopelnīt. Ko? Nu, man jāiet. Nevajadzēja tev tā steigties liktenim pretī. Tāpat jau garām nepaiet. Kāpēc ne pie viesiem? Nav jau mana dzimšanas diena. Mums taču pats piekrīt, ka mēs mājas dāvinam Jānim. Labi, lai jau saimnieku. Ko, Edgars? Lielais dejotājs. Laikam aizbrauc pakaļ Mirgā. Kas viņu ielūd? Ar mani šī brete. Uvem jau uzprasījos, citādi jūs neprotaties. Pieklājība prasa māsītes izdancināt. Jā, un tu nekur nesprūks tagad. Tev ar mani jādejo. Es ceru, ka vietējām meitenēm nekas nebūs pretī. Jā, beidzot viņi ir īsti kavalieri, nevis puikas. Nevar jau arī zināt, kad būs nākamā reize ejā. Varbūt, kad Edgaram būs 21. Nē, tad balvas nebūs, jo ārpus saimnieku kārtā tad neviens netiks celts. Bet iesvētības? Jā. Jūs varētu visi 3 brāļi iesvētīties vienā dienā un atkal sarīkot balli. Bet tad būs, mani būs pārāk ilgi jāgaida, un tad jau es būšu vecumēji ejam. Vai jaunas sievas? Jā. Apsveic savu dzimšanas dienā. Daudz laimes. Laimes? Paldies.